Pirmā nodaļa, 4. un 5. pants. Lasīsim kopīgi. Mēs piecelsimies un dāvāsim savu uzmanību Dievvvārdam. Tur mēs lasām sekojošus vārdus. Viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nepārņēma. Āmen. Kungs, Jēzu Kristu, mums vajadzīga ir Tava gaisma mūsu sirdīs, ka Tu izgaismo katru sirds kaktiņu, lai nav nekādas tumsas. Mēs vēlamies, Kungs, dzīvot gaismā, staigāt gaismā, runāt gaismā, ka Tu topi pagodināts. Mēs lūdzam, māc mums savu vārdu. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Mēs dzīvojam laikā, kad notiek lielas pārmaiņas pasaulē. Lielas pārmaiņas dabā, mainās klimatiskie apstākļi. Mēs zinām, ka notiek ļoti drastiskas izmaiņas dabā. Klimata vidējā temperatūra paaugstinās, rodas pasta palielināts piesārņojums. Pārmaiņas notiek ne tikai dabā, pārmaiņas notiek arī sabiedrībā. Tas lielākais jautājums, kas tagad satrauc sabiedrību, ir bēgļu jautājums, pieaug terorisma draudi, daudzie kari pasaulē, bats, un tajā pašā laikā politiķi nespēja rast risinājumus šīm problēmām. Tā ir tā viena daļa pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un otra ir tas neparastais, ka šis ir tas laiks, kad ļoti uzplaukst lielveikali. Lielveikali ir daudz, tik daudz, kā mēs varbūt neesam redzējuši iepriekš. Ļoti uzplaukst interneta tirdzniecība. Mēs dzīvojam lietu un priekšmetu pasaulē. Un jautājums ir tāds, vai tās visas lietas un mantas man ir vajadzīgas? Droši vien, ka atbilde ir acīm redzama. Protams, ka nē. Bet kāpēc cilvēki tik daudz pērk? Arvien jauni un jauni interneta veikali. Tik liels uzplaukums ir tirdzniecības šiem lielajiem veikaliem, moliem. Cilvēki pērk un pērk. Kāpēc? Iespējams, ka kāds ir iestāstījis, ka ja tev tā lieta un manta būs, tad tev būs īstā dzīve. Jo ja tev tās nav, tad tu esi mazliet ar kaut ko apdalīts. Bet ja tev būs, tad viss būs labi. Vai tiešām? Kā iepriekšējās paaudzes iztikušas bez tik daudzām mantām, kā mums ir šodien? Vai tiešām lielveikalu iepirkšanās vai iepirkšanās internetā atnes to īsto dzīvi un dzīvību? Vai iepirkšanās veikalā patiešām dod spēku, kas vajadzīgs ikdienā? Spēku var dabūt tikai tur, kur viņš ir. Spēku var iegūt tikai pie Dieva. Dzīvība ir tikai Dievam. Apostols Pāvils Filipiešiem rakstīja 4.13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Lūk, kur Pāvils smēlās spēku Dievā. Lūk, kur viņš smēlās piepildījumu Dievā. Viņam bija vajadzīgs spēks. Viņš izsīka, viņš smēlās to Dievā. Tur, Kristū, viņš atrada dzīvību. Kas dod man piepildījumu? Vai tas ir Kristus? Apostols Jānis par to runā šodienas tekstā. Vēlreiz 4. un 5. pants. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa. Viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nepārņēma. Pantu pēc panta apostols Jānis atklāja, kas ir Jēzus Kristus. Viņš ir Dievs, trīsvienības otrā persona, līdzās Tēvam un Svētajam garam, vienmēr ir bijis. Kopā ar Tēvu un Svēto garu Kristus radīja šo pasauli. Nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa ziņas. Mums ļoti svarīgi ir zināt šo Bībeles patiesību par trīsvienību, jo pasaulē ir daudz maldu mācību, kuras ieved cilvēkus maldos. Un tas ir tikai laika jautājums, kad ar vienu vai otru maldu mācību nāksies sastapties. Un ja mēs ar kādu maldu mācību sastopamies, tas nenozīmē, ka es vairāk ne ar vienu citu nesastapšos. Nē, viena malda mācība atnāk un aiziet, nāk nākamā. Un tāpēc
Mums ir svarīgi zināt, kāda ir Bībeles patiesība, lai tas dziļi mūsos nosēžās Bībeles vārdiem, lai mēs tajā patiesībā iesakņojamies. Tāpēc svarīgi visus savus spēkus un pūles veltīt Bībeles patiesībai, Bībeles mācībai, lai mēs tajā nostiprinātos un stipri stāvētu un nestundā paliktu uzticīgi Dievam. Kolosiešiem apostols Pāvils raksta 2.4. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem. Jau toreiz bija cilvēki, kas nāca un stāstīja, lai nemaldinātu skaistiem vārdiem. Ko tas nozīmē? Kad tur bija cilvēki, kuri bija ļoti pārliecinoši runātāji, kas ir spējuši dažādas domas attīstīt, virpināt, izdarīt kādus secinājumus, un tomēr Pāvils saka, lai arī cik skaisti viņi runā, viņi maldina. Tālāk mazliet, ja mēs pašķiram un skatāmies 6. pantā un 7. Tad, Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūsdami savā pateicībā. Nāks daudzi dažādi cilvēki, mācīs vienu mācību vai otru, bet jūs paliekat Kristu, tā kā esat viņu pieņēmuši. Kā mēs Kristu esam pieņēmuši? Ticībā. Ticībā Kristu esat pieņēmuši, tā arī dzīvojiet. Ticībā dzīvojiet, ticībā iesakņojieties. Un vēlreiz 8. pantā viņš brīdina draudzi. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Vēlreiz, ja jūs nebūsiet iesakņojušies, ja jūs nestaigāsiet ticībā kopā ar Kristu, tad nāks kādas filozofijas, tad nāks kāda tukša runātāja un aizdrausts. Ar ko? Ar cilvēciskām mācībām. Cilvēciskās mācības ir kādas? Tās, kuras patīk mūsu ausī, tās, kuras patīk mūsu acī, tās, kuras kairina mūsu sajūtas, un mūsu sajūtas tāds varbūt piepūš mūsu sajūtas tā, ka mēs kļūstam kā piepūsti baloni. Uzmanieties, ka neviens jūs nesagūstā. Jūs varat savās bībelēs pasvītrot šo vārdiņu sagūstīt. Nevis vienkārši tur atnāk kādi cilvēki, pastāst kaut ko un aiziet, parāda kaut ko un aiziet, bet viņi sagūsta ar šo domāšanu prātu cilvēku dzīves. Tāpēc sakņojieties Kristu. Balstieties uz Kristu, nevis uz cilvēkiem. Lai uz kaut ko balstītos, tas sākumā ir jāpazīst. Bieži vien cilvēki garīgajos jautājumos ir ļoti pavirši, vieglprātīgi, taču garīgiem jautājumiem jāpieiet nesalīdzināmi uzmanīgāk, kā sapieris pieiet, atmīnētais sapieris pieiet savā darbā. Savas neuzmanības dēļ, kas ar sapieru var notikt, viņš vienkārši zaudēs savu dzīvību. Nekas vairāk un nekas mazāk. Bet paviršība garīgajos jautājumos maksā ar ko? Ar neauglīgu dzīvi, neefektīvu dzīvi, un tāpēc mēs daudz lasām Bībeli. Tāpēc mēs to studējam individuāli un mēs to studējam arī kopīgi. Paviršība garīgajos jautājumos aizved pie tā, ka cilvēks tiek satverts un savaldzināts ar maldu mācību, un tur nav iespējams atgriezties. Tas aizved maldos, tas aizved pazušanā. Vēlreiz šodienas teksts. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa 4. pants. Viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Viņā bija dzīvība. Apostols Jānis turpina iepriekšējo domu, ka Kristus ir Dievs. Viņā bija dzīvība. Nevis viņam tika dota dzīvība, nevis caur viņu, bet viņā. Dievs ir radījis šo pasauli caur savu vārdu, un Dievs dod dzīvību kādu viens gribēdams. Skatoties šajā pasaulē, mēs brīnamies, cik daudzveidīga ir šī pasaule, cik daudzveidīga ir dzīvība. Un es domāju, ka nav neviena cilvēka, kurš būtu spējis apkopot visu daudzveidību, visu dzīvības daudzveidību, kas ir pasaulē. Cilvēki, dzīvnieki, putni, kukaiņi, zivis, jūras iemītnieki, tie, kas dzīvo zem zemes, augi, tā ir atkal cita dzīvības forma. Un tad vēl acīm neredzamās
tikai ko var mikroskopā saskatīt vai ar kādām analīzēm noteikt, dažādas baktērijas un vīrusi, cik daudzveidīgas dzīvības formas, un viņš dod dzīvību, kādu viņš gribēdams. 1. Mūzu grāmatā pašā sākumā mēs varam lasīt, kā Dievs radīja šo pasauli. Tikai viens pants no tām, tagad 1. Mūzes 1.11, tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augus nes, pēc savas kārtas, kam sēklas sevī virs zemes. Un tā tapa. Dievs sacīja, lai top dažādas dzīvības formas, un tā tapa. Dievs radīja visu, no vienkāršotām formām līdz vissarežģītākām. Vissarežģītākā dzīvības forma uz šīs pasaules ir kāda? To, ko mēs katru rītu redzam spogulī. Ne tikai no rīta, bet arī tad, kad ielūkojamies spogulī. Vissarežģītākā dzīvības forma uz šīs pasaules ir cilvēks. 1. Mūzes 1.26. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo virs zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Cilvēks ir ievērojami atšķirīgs no visas pārējām, no visām pārējām dzīvības formām, kā mēs redzam. Ja par pārējām dzīvības formām Dievs sacīja, lai top un tapa, tad par cilvēku mēs redzam savādāk. Notiek konsultācija trīsvienības starpā. Radīsim cilvēku. Viņi konsultējās, kādu mēs viņu radīsim. Un cilvēks top radīts. Ja iepriekšējais tiek radīts caur vārdu, tad cilvēks Dievs viņu ņem un rada pats. Savādākā veidā. 1. Mūzes 2.7. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem, iedves viņa nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Nav sacīts par citām, pats radīšanas process bija savādāks ar cilvēku. Pat cilvēks tika radīts kā dzīva dvēseli, par pārējām radības formām tā netiek teikts. Varam saprast, ka cilvēks nav tikai kāda olbalta un vielu kombinācija. Ir gan cilvēki, kas apgalvo, ka cilvēks tas ir vienkārši dzīvnieks. Augstākā attīstības pakāpē un nekas vairāk. Cilvēks ir ievērojami atšķirīgs no vispārējā. Dzīva dvēsele. Ko tas nozīmē? Ka katrs cilvēks ir personība. Katrs cilvēks ir ar savām jūtām, ar savām emocijām, ar savām vēlmēm, ar savām spējām. Dzīva dvēsele. Šai dzīvai dvēselē Dievs atļauj visu šīs pasaules. Visu izņemot vienu. Dievs aizliedza cilvēkam pārraut saikni ar dzīvības avotu. 1. Mūzes 2.16. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēstams ēd, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Tā un mēs zinām šo vienīgo aizliegumu. Citu aizliegumu cilvēkiem nebija. Šis bija vienīgais. Tu nedrīksti pārraut saikni ar dzīvības avotu. Maldu mācību iespaidā cilvēks pārrauj šo saikni un zaudēja saikni ar savu dzīvības avotu. Tā bija maldu mācība. Jūs savās bībelēs varat lasīt 3. nodaļas sākumā, 1. Mūzes grāmatā. Un ka bija kāda saruna, ka bija kāda mācība. Un kas notika? Sātans savaldzināja, paņēma gūstā Ievas prātu. Tas, par ko apostols Pāvils vēlāk rakstīja. Ka maldu mācības un filozofijas, ko viņš dara, paņem gūstā, satver. Un tā tas notika arī ar pirmajiem cilvēkiem. Viņi tika satverti ar maldu mācību. 1. Mūzes 3.6. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņi ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Cilvēks tika radīts saiknē ar Dievu. Kas notika, kad šī saikne tika pārrauta?
Cilvēks nomira. Līdzīgi kā mobilais telefons. Ļoti lielu līdzību mēs varam atrast. Mobilais telefons funkcionē tad, kad viņš ir uzlādēts. Savukārt, ja telefons netiek uzlādēts, ja viņš netiek savienots ar enerģijas avotu, tad pēc kāda laika tas telefons izlādējās un viņš vairs nefunkcionē. Līdzīgi ir arī ar cilvēku. Viņš pārrauj šo saikni ar dzīvības avotu, viņš kādu laiciņu dzīvoja vēl kādu laiku Ādams kustējās un tad Ādams mira. Un realitāte ir tāda, ka šī saikne ir pārrauta un mēs visi mirstam. Nav piedzimšanas brīža, mēs tuvojamies, mēs ejam uz nāvi. Bez saiknes ar dzīvības avotu cilvēks nespēja arī pareizi funkcionēt. Cilvēks ir dezorientēts šajā laikā. Proti, cilvēks nesaprot, kāpēc viņš dzīvo, kam viņš dzīvo. Viņš nezina mērķus. Cilvēks nesaprot, kā jāveido attiecības ar citiem cilvēkiem. Cilvēks nesaprot, kāds ir dzīves piepildījums, kur ir meklējams prieks, kā risināt grūtus dzīves jautājumus. Kāpēc? Tāpēc, ka nav saiknes ar dzīvības avotu. Šo pārrauto saikni cilvēks nespēja atjaunot. Malda mācību iespaidā, vēlna iespaidā, vēlns joprojām turpina mācīt cilvēks. Joprojām vēlns dažādu cilvēkiem iestāsta, kur ir meklējama dzīves jēga un piepildījums. Un cilvēki aktīvi iesaistās. Viņi domā, ka īstā dzīvība, tā ir kultūrā. Un kultūra, kopt kultūru, attīstīt kultūru, būt kulturālam cilvēkam, tur ir īstā dzīvība, tur ir spēks. Citi cilvēki velta savu dzīvi sportam. Viņi domā, ka sportā ir dzīvība. Kā varbūt esat dzirdējuši, kādi ir sacījuši, mēs dzīvojam caur saviem bērniem. Citi savukārt mēģina atrast dzīvību dabā, kādi politikā, zinātnē, kādi modes tendencēs. Ja man ir pats modernākais, pats jaunākais, tad es dzīvoju. Nekur nav dzīvības. Nekur. Ne mākslā, ne sportā, ne kultūrā, ne politikā nav dzīvības. Dzīvība ir vienīgi Dievā. Un tikai Jēzus Kristus nāk šo dzīvības saiti atjaunot ar dzīvības avotu. Nav citu starpnieku kā vienīgi Dievs, kā vienīgi Jēzus Kristus. Kultūra neatjauno saikni ar Dievu. Māksla, mūzika, sports, politika, tas neko neatjauno šo saikni ar Dievu. 1. Timotejam apostols Pāvils rakstīja 2.5, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. Cilvēks nespēja atjaunot dzīvības saiti. Nav iespējams. Un citur nav šīs dzīvības, kā vienīgi Dievā. Ar savu cilvēcisko prātu mēs nevaram aptvert Dievu, ne viņa darbu, ne viņa darba sākuma, ne turpinājuma. Vienīgi mēs varam apbrīnot un sajūsmināties par Dievu, viņa neizsmeļamo žēlastību un laipnību pret grēciniekiem. Dievs dod mums dzīvē to, kas mums vajadzīgs, lai mūsu fiziskā dzīve varētu funkcionēt. Un Dievs mums arī dod patiesību, lai šī fiziskajai dzīvē būtu jēga un piepildījums, kā pareizi dzīvot. Šodienas teksts mums māca, viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Lai dzīvotu, strādātu, atpūstos, nokļūtu no viena punkta līdz otram, mums ir vajadzīga gaisma. Tumsā mēs guļam, tumsā mēs nekustamies, mums ir vajadzīga gaisma. Tumsā nevar strādāt, tumsā nevar redzēt citus cilvēkus, nevar nokļūt no vienas vietas uz otru. Un ko mēs darām? Mēs izmantojam gaismu. Mākslīgu apgaismojumu, lai nokļūtu no viena punkta uz otru. Mākslīgs apgaismojums ir tagad, mākslīgs apgaismojums ir mājās, darbā, uz ielas. Mums ir vajadzīga gaisma, lai mēs funkcionētu un lai mēs varētu darīt savus darbus. Cilvēkam vajadzīga ne tikai fiziskā gaisma viņa acī, viņām vajadzīga ir gaisma dvēselē. Ne tikai padarīt savu darbu man ir vajadzīgs redzēt, bet man ir vajadzīgs zināt, ar kādu attieksmi man darbs ir jāpadara, ar kādam mērķim man tas darbs ir jāveic. Cilvēkam ir jāzina, kas ir viņa dzīves vērtības. Ar fizisku aci to nevar saskatīt, un tāpēc Dievs dod patieso gaismu.
Dievs pasaka, kādi darbi ir labi un kādi ir slikti. Ar kādu attieksmi jādara darbs, kādas ir vērtības, kādas ir prioritātes. Apostols Pāvils rakstīja Efeziešiem 5:8. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaismas savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Reiz jūs bijāt gaisma, reiz jūs bijāt dezorientēti, reiz jūs nezinājāt, ar kam dzīvot, kāpēc, kur smelties gudrību, spēku, mierinājumu. Bet jūs esat no tumsas ievesti gaismā. Tad nu dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Tad viņš tālāk saka, nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to kauns runāt. Slepenībā dara, tumsā dara. Un kauns ir tādas lietas, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tad Dieva vārds ir tas, kurš atklāja un parāda, kā mums jādzīvo. Tad, kad mēs pērkam kādu sadzīves tehniku, vai kādas lietas, vai mantas, vienmēr līdzi nāk lietošanas noteikumi. Pat vienkāršajam dvielim, ko mēs nopērkam, viņam ir lietošanas noteikumi. Tur ir rakstīts, kādā temperatūrā tas ir jāmazgā. It kā mēs to nezinātu. Un kur nu vēl kaut kādas sarežģītākas lietas, tur nāk instrukcijas lielāk, plānākas vai biezākas. Un jo sarežģītāka tehnika, iekārtas vai aparatūra, jo lielāks ir biezāka lietošanas noteikumu grāmata. Cilvēks ir daudz sarežģītāks par visjaudīgākām iekārtām, tehnoloģijām. Cilvēks nav salīdzināms ar to. Un ja mums ir vajadzīgi, lai kaut kādu telefonu lietotu, vajadzīga ir instrukcija. Un vajadzīgs ir, kas mūs pamāca, kā viņu lietot, kādas programmas vajag un kādas nevajag. Kur no ar cilvēku? Cilvēkam ir vajadzīga dzīves lietošanas instrukcija. Kur mēs viņu atrodam? Bībele tā ir. Salamana pamācības 6.23. Jo bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma, un pārmācības sots ir dzīvības ceļš. Likums ir gaisma, bauslis ir gaisma, Dieva vārds ir gaisma. Instrukcija dzīvei. Nav alternatīvas Bībelē. Nav citas instrukcijas dzīvei, kā dzīvot. Kādi gan mēģina pateikt, ka Bībele nav vienīgā reliģiskā grāmata, ir arī citas reliģiskās grāmatas. Jā, ir citas reliģiskās grāmatas, bet Bībele ir vienīgā instrukcija dzīvei. Kādi domā, ka filozofu spriedumi vai moderno psihologu ieteikumi ir līdzīgi Bībelei? Nē, nav. Nekas nelīdzinās Bībelei. Tie ir tikai cilvēciskie prātojumi, psihologi, filozofi un pārējās reliģijas. Cilvēciskās domas, ko viņi ir mēģinājuši ieteikt kādos vārdos, tas ved projām no dzīvības avota. Un tikai Bībele veido šo saikni ar dzīvības avotu un parāda, kur tad ir patiesā dzīvība, kur tad ir šis piepildījums, kā tad man lietot savu dzīvi. Dažādos veidos Dievs sūta gaismu mūsu dzīvē. Dažādi. 5. pantā šodienas tekstā mēs lasām, gaisma spīd tumsā un tumsa to nepārņēma. Gaisma dara sevi zināmu. Kādā veidā? Savu gaismas lampiņu Dievs ieskrūvējis pašā cilvēkā. Kas ir tā gaismas lampiņa? Tā ir sirdsapziņa. Zinātnieki evolūcijas hipotēzes piekritēji nespēja paskaidrot, kā cilvēkā radusies sirdsapziņa. Ja tikai stiprākais izdzīvo un vājākais tiek iznīcināts, tad sirdsapziņai noteikti nevajadzētu būt. Bet ir sirdsapziņa. Kāpēc? Tāpēc, ka nekādas evolūcija nav bijusi. Dievs ir radījis cilvēku un ielika viņā sirdsapziņu. Visos cilvēkos ir sirdsapziņa. Tā ir tāda Dieva lampiņa, Dieva gaismas lampiņa cilvēkā. Vēstule Romiešiem 2.15 mēs lasām.
jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņa domu spriedumi, kas citu vai nu apsūdz vai attaisno. Sirdsapziņa runā katrā cilvēkā. Šeit ir rakstīts, ka sirdsapziņa vai nu attaisno vai apsūdz. Cilvēkiem nepatīk, ka viņus kāds apsūdz. Mums nepatīk, mums kaitina, ka kāds mūs aizrāda. Tu esi nokavējis, mums nepatīk, kad mēs zinām, ka mēs esam nokavējuši. Mums nepatīk, ka mums kāds aizrāda, ka mēs nokavējam. Mums nepatīk, kad mums aizrāda, ka mēs pa ātru spēlējam vai pa lēnu ejam, vai tas ir piededzis, vai nav pareizi saskrūvēts. Mums nepatīk, kad mums aizrāda. Ko mēs darām? Reaģējam uz to. Dažādi uz to var reaģēt. Un pareizi būtu reaģēt, ņemt to vērā, ja tas nav bijis pareizi. Sirdsapziņa mums atgādina un saka, tas nav pareizi, ko tu dari. Cilvēki iemācījušies ignorēt sirdsapziņu. Un tas ir bīstami ignorēt sirdsapziņu. Tas ir līdzīgi tā kā bīstami ir ignorēt ceļazīmes uz ceļa. Ja cilvēks brauc ar savu auto un ignorē ceļazīmes, cik tālu viņš aizbrauks? Kur viņš nokļūs? Viņš apdraud sevi un viņš apdraud arī pārējos. Līdzīgi ir arī, kad cilvēks ignorē savu sirdsapziņu un neklaus to, ko sirdsapziņa tur saka. Cilvēki nokļūst aizvien lielākā un lielākā grēkā. Lielākā un lielākā postā un nepatikšanās. Viņi apdraud gan sevi, gan arī pārējos. Dievs liek mums šo sirdsapziņu katram cilvēkam. Kad cilvēki to ignorē, tad nāk sekas. Un sekas ir tādas, proti, ka vēsturē mēs varam lasīt par sekām. Senā pasaule aizgāja bojā plūdos. Kāpēc viņi neklausīs sirdsapziņai, ko sirdsapziņa viņiem sacīja? Gan senā pasaule, gan arī Sodoma un Gomora, viņi zināja, ka viņi dara nepareizi, bet viņi turpināja to darīt. Ebreji zināja, ka viņi dara nepareizi. Viņi tika aizsūtīti trimdā, viņu valsts iznīcināta. Visa vēsture ir viens liels brīdinājums, kas notiek, ja cilvēks neklausa tam, ko Dievs saka. Pravieši nesa tātad sirdsapziņa ir viena gaisma, kā Dievs izgaismo mūsu iekšējo cilvēku. Tad Dievs nes gaismu mūsu dzīvēs ar praviešiem. Viņi atklāja mums Dievu šai pasaulē. Vēstule Ebrejiem 1.1 ir sacīts, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis ar praviešiem uz tēviem. Daudzkārt un dažādi. Tā ir vēl kāda gaisma cilvēkiem. Un kā es jau minēju šo seno pasauli, kas ignorēja. Nobūvēja kuģi, viņi ignorēja viņu, ka tas tā notiks. Pravieši nāca un sludināja, ka nāks Dieva sods, un Izraēla tauta to ignorēja. Ignorēja un ignorēja Dieva sods. Taču, lai kā centās pravieši, viņi nevarēja pilnīgi atklāt Dievu gaismu. Viņi nevarēja pilnīgi atklāt Dievu. Vislielākā Dieva gaisma, vislielākā Dieva atklāsme ir dota caur Jēzu Kristu. Ebrejiem 1.2. Šīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš pasauli radījis. Vispilnīgākā Dieva atklāsme ir Jēzus Kristus. Vispožākā gaisma cilvēkiem ir Jēzus Kristus. Nav bijusi un nebūs spožāka gaisma cilvēkam kā Kristus. Kristus pats par to saka Jāņa evaņģēlijā 8.12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Sekošana Kristum, tā ir tumsas atstāšana un pieķeršanās Kristum. Tas nozīmē viņa vērtībām, viņa dzīvesveidam, viņa mērķiem. Sekošana Kristum ir iespējama tikai tad, ja viņam ir glābjošā ticība. Ja viņam nav glābjošās ticības, viņš var pafilozofēt, par to padomāt, vai nu sajūsmināties, vai nu noraidīt, kaut kā citādāk reaģēt, bet viņš nesakos Kristum. Cilvēkiem nepatīk gaisma.
Kaut vai mēs paši. Tad, kad mēs guļam un kāds ienāk istabā un ieslēdz gaismu, kas notiek? Mēs reaģējam. Mums nepatīk, mēs pārvelkam segu vai spilvenu pāri galvai un gaidām to brīdi, kad mūsu acis pieradīs. Mums nepatīk. Varbūt kaut kādus komentārus mēs pat izsakam. Līdzīgi arī ar gaismu mūsu dvēselē. Nāca vispožākā Dieva gaisma, Jēzus Kristus. Kristum nebija neviena grēka. Viņš sludināja Dieva valstību, dziedināja slimos, paēdināja izsalkušos, mierināja raudošos, atbrīvoja saistītos, cēla augšā miroņus. Viņš, kas nodzīvoja Tēvam paklausīgu dzīvi, tika piesists krustā. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki ienīst gaismu. Rakstu mācītājiem, jūdu tautu vadoņiem, Romas valdībai gan šķita, mēs esam tie, kas noteiks, kas te spīdēs un kas te nespīdēs. Viņu arestēja, viltus apsūdzības, spriedums, nāve, punkts. Un tur, kur cilvēki liek punktu, tur Dievs ieliek daudz punktu. Dievs saka savu pēdējo vārdu, nevis cilvēki. Šodienas teksts, vēlreiz 5. pants. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nepārņēma. Tumsa vienmēr ir pret gaismu. Vienmēr. Jau no pašiem sākumiem. Kains nogalina savu brāli Ābelu. Kāpēc? Tāpēc, ka Ābels mīlēja gaismu. Viņš mīlēja Dievu. Dieva ļaudis vienmēr ir bijuši vajāti, nogalināti. Pirmais Kristus asins liecinieks Stefans tika nogalināts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš Dievu mīlēja. Tāpēc, ka viņš gaismu mīlēja. Tāpēc, ka viņš staigāja gaismā. Un citiem tas nepatika. Atcerēsimies, kā viņš sludināja Sinedriju priekšā, stāstīja par to, ko Dievs darīja Izraēla tautā. Un daļa no šī Stefana svētrunas apstuļu darbi 7:55. Bet Stefans svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dievu godību. Un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja: Lūk, es redzu debesis atvērts un cilvēka dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Bet tie skaļā balsī brēkdami aizsedza savus ausis un visi kopā viņam uzbruka un izgrūduši no pilsētas ārā nometāja akmeņiem. Tumsa nepieņem gaismu. Tumsa vienmēr ir pret gaismu. Tumsas mīlētāji, tie, kas mīl tumsu, viņi aprunā tos, kas staigā gaismā. Viņi var viņiem darīt pāri, tos nogalināt, bet viņi nespēja izmainīt gaismu. Viņi nevar to apturēt, viņi to nevar aizliegt. Gan rakstu mācītāji mēģināja aizliegt apustuļiem sludināt Jēzus vārdā, bet nekas no tā nesanāca. Ar evaņģēlija vēsts tika piesludināta ne tikai Jeruzālēmē, bet sludināts tiek arī visā pasaulē. Gaismu nevar apturēt. Un tā nav tikai kāda teorija. Visa vēsture parāda, ka tie, kas staigā gaismā, viņiem ir dzīvība, viņiem ir spēks, viņiem ir auglīga dzīve, viņiem ir uzvaroša dzīve, viņiem ir mūžīgā dzīvība. Gaisma dod spēku un piepildījumu, un tumsa nevar to izmainīt. Pat ar kārdinājumiem, ne tikai ar draudiem, bet arī ar kārdinājumiem. Tumsa nespēja pārņemt gaismu. Vēstule Ebrejiem 2:18. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Atcerēsimies, evaņģēlijā ir notikums, kas apraksta Jēzus Kristus kārdināšanu. Vēlns dažādos veidos mēģināja kārdināt kungu, mēģināja viņu dabūt tumsas pusē, ievilkt tumsā, bet nespēja. Tumsa nespēja uzveikt gaismu, arī kārdinot. Un Kristus zina. Viņš ir gājis cauri kārdinājumiem. Viņš zina, kas notiek ar mums, kad tiekam kārdināti, un viņš spēja palīdzēt mums kārdinājumu brīdī. Vēstule Ebrejiem 4:15. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Viņš spēja just mums līdzi. Viņš tika kārdināts visos jautājumos. Mēs pat nevaram iedomāties, kā Kristus tika kārdināts. Es domāju, ka mums tikai mazliet tiek atstāstīts, kā kungs tika kārdināts. Viņš zina, kas notiek kārdinājuma brīdī. Viņš zina šo tumsas uzbrukumu. Viņš spēja palīdzēt, jo viņš nav tālu. Viņš ir ļoti tuvu kārdinājuma brīdī.
Kur Kristus ir, kad mēs tiekam kārdināti, kad tumsa mums uzbruk, kad par mums ļaunu runā, kad mūs mēģina fiziski ietekmēt un iespaidot? Kur ir Kristus? 1. Jāņa 4.4 mums saka: Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus, tas ir pasauli un tumsu, uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tas, kas ir jūsos, Svētais Gars, kas ir jūsos, Jēzus Kristus. Viņš nāk palīgā saviem mācekļiem pārbaudījumu stundā. Un tumsa nespēja darīt neko Kristum, tumsa nespēja neko darīt arī viņa mācekļiem. Jā, mūs var nobaidīt, jā, mums var draudēt, mūs var fiziski iespaidot, mūs var fiziski iznīcināt, bet viņiem nav varas par gaismu. Tā šodienas vārds mums skaidrs saka un māca šo patiesību. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nepārņem.